Šodien projektam DJs Melomix un AI ir īpaša diena. Sveiki, mani klausītāji un līdzjutēji! Man jaunais gads nesākas 1. janvārī. Tas sākas šodien, 15. janvārī. Tieši pirms 2 gadiem šajā dienā tika radīts pirmais un vecākais AI mūzikas kanāls Latvijā. Šie 2 gadi nav bijuši vienkārši mūzikas radīšana. Tā ir bijusi misija – integrēt latviešu valodu mākslīgā intelekta rīkos. Ceļš, kas mērāms 24,337 ģenerācijās, neskaitāmos mēģinājumos un kļūdās. Esmu izgājis cauri 6 AI platformām, ieguvis zelta lietotāja statusu un ar lepnumu pārstāvējis Latviju 2 pasaules līmeņa AI mūzikas konkursos. Man ir DJ pamata kursa certifikāts, AI videoklipu veidošana, attēlu ģenerēšana AI vidē, savas AI mūzikas radio izveide, tas viss ir 2 gadu ieguvums. Katra diena atnes jaunas idejas un eksperimentus. Es mēģinu veidot mūziku, izmantojot nošu partitūras, tās ievadot un apstrādājot Crescendo programmā un savienojot to ar mākslīgā intelekta jaudu. Šīs sadarbības starp klasisko mūzikas teoriju un nākotnes tehnoloģijām man ir kas jauns. Tomēr šis gads ir nesis arī sāpīgu vilšanos. 2025. gada septembrī es piedzīvoju smagāko klupienu. Manu paša trenēto latviešu valodas balsu modeli integrēja jaunajā versijā kā publisku rīku. Viss kļuvis vienveidīgs un unificēts, skan vienveidīgi visās melodijās. Udio platforma vienas dienas laikā izdzēsa vairāk nekā 2000 manu latviešu valodā veidoto mūzikas failu. 2 citas AI kompānijas atslēdz latviešu valodu kā nekomerciālu un nepieprasītu. Viss 2 gadu milzu darbs un laiks, un pēkšņi tu attopies, ka daļu esi zaudējis. Bet es uz šiem 2 gadiem skatos ar optimismu. Man ir milzīgs prieks par to, ko esmu iemācījies un apguvis. Platformas var darbus izdzēst, aizrautību var ignorēt, bet manas zināšanas, prasmes un manu muzikālo rokrakstu man neviens nevar atņemt. Tā ir mana pieredze, ko nevar nopirkt. Mans darbs nav komercija. Viss, ko daru, ir mājas hobijs. Daru par prieku sev un gandarīts, ka kādam arī tas patīk. Paldies tiem, kuri ir kopā ar mani šajā trauksmainajā un neaprakstāmi aizraujošajā ceļojumā.